Stiprināt savu kopienu un pašiem veidot savu dzīves vidi. Ar šo mērķi Gulbenes novada Lizuma pagastā darbojas pat divas vietējās biedrības – Lizuma tautas skolas biedrība un Lizuma attīstības biedrība. Abas īsteno dažādus projektus. Viens no tiem – Lizuma estrādes labiekārtošana, kur tagad uzstādīta deju grīda, iegādāta soli un arī skaņu aparatūra. Tas ir līderu projekts. Lizuma estrādes labiekārtošana vieta kultūrai un kopienai. Ar to domu, ka šī ir vieta, kur mēs varam sanākt kopā uz dažādām aktivitātēm. Arī pati estrāde tapa pirms 2 gadiem līdzbudžetēšanas konkursa ietvaros. Un tad, protams, ka to bija par mazu. Mūsu ietvaros arī nākotnē ir to turpināt attīstīt, vajag elektrības pieslēgumu un vēl šo to, lai te būtu tā pavisam forši. Mums te bija talka, var redzēt, ir skaisti puķpodi, ir sastādītas hortenzijas, ceriņi, lazdas un vēl viss kaut kas cits, tad tas arī ir visu mūsu kopdarbs. Savukārt Gulbenes novada pašvaldības rīkotajā ideju konkursā īstenot ieceri par uzrakstu Lizums, kas naktīs tiek arī izgaismots. Atjaunot arī turpat blakus esošā tautu meitas skulptūru. Savukārt Lizuma tautas skolas biedrība veic šīs vietas labiekārtošanu un apzaļumošanu. Lizuma tautas skolas biedrība darbojas jau 21 gadu, un tās galvenais darbības mērķis ir izglītības un kultūras aktivitāšu veicināšana. Lizuma tautas skola vairāk mēģina nodarboties ar to, ka piesaista finansējumu neformālajai izglītībai arī. Pēdējos 2 gadus mēs esam startējuši arī kultūras projektos un realizējuši 2 kultūras projektus lielus Lizumā, lai cilvēkiem atvestu arī no Rīgas, no Jūrmalas māksliniekus un sniegtu brīnišķīgus koncertus Lizumā. Tiek rīkots arī dažādas meistarklases nodarbības, lai apgūtu jaunas prasmes. Un viens no biedrības rīkotajiem pasākumiem bija arī pagasta vēstures izzināšana. Mēs realizējām tādu vēsturisku projektu par vēsturisku pastaigu pa Lizumu, pa vecajām muižas laika ēkām. Tur tika izspēlēti arī aktierspēles skeči. Un tad nonācām pie estrādītes, kuru mums ir palīdzējusi uzbūvēt Lizuma attīstības biedrība. Šajā estrādē tika sniegts brīnišķīgs čella koncerts dziedātājas Madaras izpildījumā. Lizuma pagasts ir viens no aktīvākajiem Latvijas pagastiem arī uzņēmējdarbības ziņā. Te ir spēcīgi kokapstrādes un mežstrādes uzņēmumi, zemnieku saimniecības un, protams, kurš gan nezina dimdiņkāpostus, tādēļ par bezdarbu te nevar sūdzēties. Bet, lai iedzīvotāji iesaistītos vietējās kopienas aktivitātēs, kā vērtē Dāca Mikulāne, ir jāprot tomēr cilvēks uzrunāt. Ja uzrunā un palūdz, vai tu vari atnākt mums palīdzēt, tas viss ir brīvprātīgais darbs, tas ir mūsu brīvais laiks. Un tad atnāk cilvēki. Viņiem tikai ir jāpajautā, un viņi palīdz, viņi ir atsaucīgi, viņi piedāvās savu transportu, piedāvās kādus materiālus. Vietēji uzņēmēji ir ļoti atsaucīgi, mums atsaucas uz visiem projektiem un palīdz realizēšanā. Arī, piemēram, šis te līderu projekts, mums tur bija nepieciešams līdzfinansējums. 10% no līdzfinansējuma deva pašvaldība un 20% bija jādabū pašiem. Mums to līdzekļu nebija. Mēs vācām publiski, ziedoja uzņēmumi. Biedrības biedri gāja, runāja ar uzņēmumiem. Paši arī savus līdzekļus ieguldīja. Tas viss tāds kopdarbs, un tas norāda uz to, ka iedzīvotāji grib darīt, ka grib, lai tā vieta ir labāka un ir gatavi paši iesaistīties, lai tas viss arī notiktu. Man šķiet, ka kopiena ir ļoti pašpietiekama un varbūt to arī kaut kādā mērā izraisa tas, ka mēs neesam 5 kilometrus no Gulbenes, kas ir pilsēta, mēs esam gan tālu. Un tad, lai visādas aktivitātes notiktu šeit, tad pašiem ir arī pie tā jāpiestrādā. Pēc tā ierobežojuma laika, kas mums bija pirms pāris gadiem, visi esam kaut kā savās tādās istabiņās sēžam un negribas nākt ārā, bet cilvēkam vajag cilvēku. Cilvēkam vajag satikt otru un komunicēt un būt kopā. Protams, abām biedrībām ir arī daudz nākotnes ieceru, gan infrastruktūras uzlabošanā, gan arī par pasākumiem, kas saliedētu vietējo kopienu.